Hei, vai skaties šo video tāpēc, ka dzīvē liekas, ka kaut kas nav kārtībā? Pieņemsim, nedzīvo pārticībā, nevar nopelnīt tik daudz naudiņas, cik vēlās, problēmas nomainīt darbu, ir kaitīgi ieradumi, smēķēšana, alkohola pastiprināta lietošana. Vai tas nav pazīstams? Ja ir, un visticamāk tāpēc arī skaties šo video, var droši vērsties pie maniem, un es varu palīdzēt. Mums visiem postpadomju valstīm iedzīvotājiem 90% ir šīs problēmas. 90%. Jo mums tiek uzstādītas programmas, dažādi bloki, kas neļauj dzīvē attīstīties un iet uz priekšu. Tāpat mums nodara pār lielākie ienaidnieki ir mūsu vecākie, vecvecāki, kuri mums faktiski uzstāda šos blokus, šīs programmas, paši to neapzinoties, bet viņi to izdara. Tāpēc no tiem blokiem, no tām programmām ir jātiek vaļā, un es to varu palīdzēt garantēt izdarīt. Tā kā noteikti var vērsties pie manis, rakstot vai zvanot. Skatāmies, kā nu vienmēr sameklēt. Meklēt var arī superterapija.com. Un strādāsim. Tiksim vaļā no šiem blokiem, no šīm programmām. Jo vēl kas ir tāda lieta, ka cilvēks, kad piedzimst, viņš var nekaunēties par to, ka viņš nav piedzimis bagātā ģimenē, ka viņš ir piedzimis nabadzīgs. Bet beidzot savu dzīvi, viņam jākaunās par to, ka viņš nomirst nabadzībā, ka viņam nekā nepieder. Tā ir tīri cilvēka atbildība, un to var tātad salabot, lai cilvēks saprast, ka ir jādzīvo, ka var dzīvot un jādzīvo ir pārticībā un bagātībā, jo nabadzība tā ir slimība, un tā ir ārstējama, un cilvēks nedrīkst būt nabaks. Viņam jābūt pārtikušam, bagātam. Tā kā droši, ja vēlaties baudīt pārtikušu dzīvi, bagātu dzīvi, pilnu laimes, veselības un prieka, tad noteikti droši vērsieties pie maniem un strādāsim, palīdzēšu. Gaidīšu jūs ciemos.